Lasījums no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Tas bija iesākumā pie Dieva. Visas lietas ir darītas caur viņu, un bez viņa nekas nav darīts, kas ir darīts. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, un gaisma spīd tumsā, un tumsa to nesaņēma. Viens cilvēks bija Dieva sūtīts, Jānis vārdā. Tas nāca liecības dēļ, ka dotu liecību par gaismu, lai visi caur to ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet ka tas liecību dotu par gaismu. Tā patiesā gaisma, kas ikvienu cilvēku apgaismo, kas nāk pasaulē. Viņš bija pasaulē, un pasaule ir caur viņu darīta, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, un šie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva spēku kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas ne no asinīm, nedz no miesas gribas, nedz pēc kāda vīra prāta, bet kas no Dieva dzimuši. Un vārds tappa miesa, un dzīvoja mūsu starpā, pilns žēlastības un patiesības, un mēs redzējām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla. Jānis dod liecību par viņu un sauc, sacīdams, šis bija tas, par ko es sacīju, kas nāk pēc manis, tas ir pirms manis bijis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un no viņa pilnuma mēs visi esam dabūjuši žēlastību un žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, žēlastība un patiesība ir notikusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, tēva klēpī būdams, tas mums to ir darījis zināmu. Pirmā laiku grāmata, 5. un 6. nodaļa. Un Rūbena, Izraēla pirmdzimušā dēla bērni, jo viņš bija pirmdzimušais, bet tāpēc, ka tas bija sagānījis sava tēva gultu, viņa pirmdzimtība tapa dota Jāzepa, Izraēla dēla bērniem, bet to tik neskaitīja ciltsrakstos par pirmdzimušo, jo Jūda kļuva varens starp saviem brāļiem, un no viņa bija valdnieks, bet Jāzepam palika pirmdzimtība. Rūbena, Izraēla pirmdzimušā dēla bērni, bija Hanohs un Palus, Hecrons un Karmīs. Joēla bērni bija Šemais, tā dēls Goks, tā dēls Šimejs, tā dēls Miha, tā dēls Reaja, tā dēls Bāls, tā dēls Bēra, ko Tiglat Pilnesers Asirijas ķēniņš aizveda gūstā, tas bija Rūbena bērnu liels kungs. Un viņa bērni pēc saviem radiem, kā tie savos radu rakstos tapa skaitīti, virsnieks Jejels un Zaharija, un Bela, Azaza dēls, tas bija Šemas, tas Joēla dēls, tas dzīvoja Aroērā līdz Nebo kalnam un Bāl Meonai, un pret austrumiem viņš dzīvoja, līdz kamēr nāk tuksnesī pie Eifratas upes, jo viņu ganāmie pulki bija vairojušies Gileādas zemē. Un Saula laikā tie karjoja pret hagariešiem, un šie krita no viņu rokām, un tie dzīvoja viņu teltīs visā Gileādas austrumu pusē. Un Gada bērni dzīvoja tiem pretī Basanas zemē līdz Salkai, Joēls 1. un Šafams 2. un Jāenais un Šafats Basanā. Un viņu brāļi pēc viņu tēvu namiem bija Mihaels un Mešulams un Šeba un Jorais un Jāekans un Zija un Hebers 7. Šie bija Abihaila bērni, tas bija Hura, tas Jaroahas, tas Gileāda, tas Mihaela, tas Ješija, tas Jahdo, tas Buza dēls. Ahija, Abdiela dēls, Gunija dēla dēls, bija virsnieks pār viņu tēvu namu, un tie dzīvoja Gileādā un Basanā, un viņu piederīgās vietās, un visā Šaronas apgabalā līdz viņu galiem. Visi šie tapa sazīmēti radurakstos Jotāma Jūdas ķēniņa laikā un Jerobeāma Izraēla ķēniņa laikā.
Rūbena bērnu un Gada bērnu un Manases puscilds, kas bija varonīgi vīri un bruņas un zobenu nesa un stopu uzvilka un uz karju mācīti. To bija 44 760, kas gāja karjā. Un tie karjoja pret hagariešiem un Jeturu un Nafišu un Nodabu. Bet tiem nāca palīgs pret šiem, un hagarieši tapa doti viņu rokā, un visi, kas ar tiem bija, jo tie piesauca Dievu kaujā, un viņš no tiem likās pielūgties, tāpēc, ka tie uz viņu cerēja. Un tie noveda lopus, 50 000 kamieļu, 250 000 avju un 2000 ēzeļu un 100 000 cilvēku. Jo daudz krita ievainoti, tāpēc, ka tā kauja bija no Dieva, un tie dzīvoja viņu vietā līdz gūsta laikam. Un Manases puscilds bērni dzīvoja tai zemē un vairojās no Basanas līdz Bālhermonai un Senirai un Hermona kalnam. Un šie bija viņu tēva namu virsnieki, Efers un Jišīs un Eliels un Azriels un Jeremija un Hodavija un Jahdiels, stipri varoņi, slaveni vīri, savu tēvu nama virsnieki. Bet, kad tie apgrēkojās pret savu tēvu Dievu un stājās netiklībā ar to zemes ļaužu dieviem, ko Dievs viņu acu priekšā bija izdeldējis, tad Izraēla Dievs pamodināja Fūla, Asirijas ķēniņa garu, un Tiglata Pilnesera, Asirijas ķēniņa garu, un aizveda gūstā Rūbena bērnus un Gada bērnus un Manases puscilti, un tos noveda uz Halahu un Haboru un Haru un pie Gozanas upes līdz šai dienai. Levija bērni bija Geršons, Kohāts un Merārijas, un Kohāta bērni bija Amrams, Ishars un Hebrons un Uziels, un Amrama bērni bija Ārons un Mozus un Mirjama, un Ārona bērni bija Nadabs un Abija, Eleazars un Itamars. Eleazars dzemdināja Pinehasu, Pinehas dzemdināja Abišū, un Abišo dzemdināja Bukiju, un Bukijs dzemdināja Uzu, un Uza dzemdināja Zerahiju, un Zerahija dzemdināja Merajotu, Merajots dzemdināja Amariju, un Amarija dzemdināja Ahitubu, un Ahitubs dzemdināja Cadoku, un Cadoks dzemdināja Ahimācu, un Ahimāts dzemdināja Azariju, un Azarija dzemdināja Johananu, un Johanans dzemdināja Azariju, to, kas bija par priesteri tai namā, ko Salamans Jeruzalemē uzcēla. Un Azarija dzemdināja Amariju, un Amarija dzemdināja Ahitubu, un Ahitubs dzemdināja Cadoku, un Cadoks dzemdināja Šalumu, un Šalums dzemdināja Hilkiju, un Hilkija dzemdināja Azariju, un Azarija dzemdināja Seraju, un Seraja dzemdināja Jehocadaku, bet Jehocadaks gāja līdz, kad tas kungs Jahve Jūdu un Jeruzalemi aizveda ar Nebukadnecara roku. Tad nu Levija bērni ir Geršons, Kohats un Merārijas, un šie ir Geršona bērnu vārdi, Libnijs un Šimejs, un Kohāta bērni bija Amrams un Ishars un Hebrons un Uziels, un Merārija bērni bija Mahlijs un Mušijs, un šie ir Levītu radi pēc viņu tēviem. Geršona dēls bija Libnijs, tā Jakats, tā Zimma, tā Johs, tā Idus, tā Zerahs, tā Jeatrais. Kohāta bērni bija Aminadabs, tā dēls bija Korahs, tā Asirs, tā Elkana, tā Ebiasafs, tā Asirs, tā Tahāts, tā Uriels, tā Uzija, tā Sauls, un Elkanas bērni bija Amasaja un Ahimots. Tā dēls bija Elkana, tā Elkana no Zofas, tā Nahats, tā Eliabs, tā Jerohams, tā Elkana. Un Samuēla bērni bija pirmdzimtais Vašnus un Abija. Merārija bērni bija Mahlijs, tā dēls bija Libnijs, tā Šimejs, tā Uza, tā Šimejs, tā Hagija, tā Asaja, un šie ir tie, ko Dāvids iecēla par dziedātājiem tā kunga Jahves namā, kur šķirsts stāvēja. Un tie kalpoja saiešanas telts mājokļa priekšā ar dziedāšanu, tiekams Salamans uzcēla tā kunga Jahves namu
Jeruzalemē, un tie stāvēja pēc kārtām savā kalpošanā. Un šie ir, kas stāvēja ar saviem bērniem. No Kohāta bērniem Hemans, dziedātājs, Joēla dēls, tas bija Samuēla dēls. Tas bija Elkanas, tas Jerohama, tas Elihusa, tas Toaha, tas Cufa, tas Elkanas, tas Mahāta, tas Amasijas, tas Elkanas, tas Joēla, tas Azarijas, tas Cefanijas, tas Tahata, tas Asīra, tas Abi Asafa, tas Koraha, tas Ishara, tas Kohāta, tas Levija, tas Israēla dēls. Un viņa brālis Asafs stāvēja viņam pa labo roku. Asafs bija Berehijas dēls, tas Šimeja, tas Mihaēla, tas Bāsejas, tas Malhijas, tas Etnija, tas Zeraha, tas Adaja, tas Etana, tas Zimmas, tas Šimeja, tas Jahata, tas Geršona, tas Levija dēls. Un viņa brāļi, Merārija bērni, stāvēja pa kreiso roku, vārdā Etans, Kišija dēls. Tas bija Abdija, tas Malluha, tas Hašabijas, tas Amacijas, tas Hilkijas, tas Amacija, tas Banija, tas Šamera, tas Mahlija, tas Mušija, tas Merarija, tas Levija dēls. Un viņa brāļi, Levija bērni, bija iecelti visādai kalpošanai Dieva nama mājoklī. Un Ārons un viņa dēli upurēja uz dedzināmo upurju altāra un uz kvēpināmā altāra, un bija iecelti visādi kalpot vissvētākajā vietā, un Izraēlu salīdzināt, kā Dieva kalps Mozus bija pavēlējis. Un šie bija Ārona bērni, Eleazars, viņa dēls, tā dēls bija Pinehas, tā Abišo, tā Bukijs, tā Uzijs, tā Zerahija, tā Merajots, tā Amarija, tā Ahitups, tā Cadoks, tā Ahimāts. Un šie ir Ārona bērnu Kohāta radu mājokļi pēc viņu miestiem viņu robežās, jo tur viņiem mesli bija krituši. Un tiem deva Hebronu Jūdas zemē un tās apgabalu, bet pilsētas tīrumus un tās ciemus deva Kālebam, Jefunas dēlam. Un Ārona bērniem deva šīs glābšanas pilsētas – Hebronu un Libnu un tās apgabalu, un Jatiru un Eštemovu un tās apgabalu, un Hilenu un tās apgabalu, un Debīru un tās apgabalu, un Ašanu un tās apgabalu, un Betšemešu un tās apgabalu, un no Benjamīna cilts Gebu un tās apgabalu, un Alemetu un tās apgabalu, un Anatotu un tās apgabalu, visas viņu pilsētas bija 13 viņu rados. Bet citiem Kohāta bērniem pēc viņu radiem no Manases puscilts nodeva caur mesliem 10 pilsētas, un Geršona bērniem pēc viņu radiem no Isašara cilts, un no Ašera cilts, un no Naftaļa cilts, un no Manases cilts Basanā bija dotas 13 pilsētas. Merarija bērniem pēc viņu radiem no Rūbena cilts un no Gada cilts un no Zebulona cilts iedeva caur mesliem 12 pilsētas. Tā Izraēla bērni Levītiem deva pilsētas ar to apgabaliem. Un no Jūdas bērnu cilts un no Simeona bērnu cilts un no Benjamina bērnu cilts nodeva caur mesliem šīs ar vārdu sauktās pilsētas. Bet citiem Kohāta bērnu radiem bija savas pilsētas Efraima ciltī, jo tiem deva šīs glābšanas pilsētas – Šehemu ar tās apgabalu uz Efraima kalniem, un Gezeru ar tās apgabalu, un Jakmeamu ar tās apgabalu, un Bethoronu ar tās apgabalu, un Ajelonu ar tās apgabalu, un Gatrimonu ar tās apgabalu, un no Manases puscilts Aneru ar tās apgabalu, un Bileāmu ar tās apgabalu, citiem Kohāta bērnu radiem. Geršona bērniem deva no Manases puscilts radiem Golanu Basanā ar tās apgabalu, un Aštarotu ar tās apgabalu, un no Isašara cilts Kedešu ar tās apgabalu, un Dubratu ar tās apgabalu, un Rāmotu ar tās apgabalu, un Anemu ar tās apgabalu, un no Ašera cilts deva Mašalu ar tās apgabalu, un Abdonu ar tās apgabalu, un Hukoku ar tās apgabalu,
un Rehobu ar tās apgabalu, un no Naftaļa cilts deva Kedešu Galilejā ar tās apgabalu, un Amonu ar tās apgabalu, un Kirjataimu ar tās apgabalu. Citi Merārija bērni no Zebulona cilts dabūja Rimonu ar tās apgabalu un Tāboru ar tās apgabalu, un viņpus Jordānas pie Jērikas pret Jordānas austrumu pusi, no Rūbena cilts Beceru tūkstnesī ar tās apgabalu, un Jahācu ar tās apgabalu, un Kedemotu ar tās apgabalu, un Mefaātu ar tās apgabalu, un no Gada cilts Rāmotu Gileādā ar tās apgabalu, un Mahanaimu ar tās apgabalu, un Hešbonu ar tās apgabalu, un Jaēzeru ar tās apgabalu. Cefaņas grāmata, 2. nodaļa. Pārbaudieties paši un izmeklējieties, jūs bezkaunīgie ļaudis, pirms spriedums nenotiek. Kā pelavas skrien diena, pirms tā kunga Jahves bardzības karstums neuziet, pirms tā kunga Jahves dusmības diena jums neuznāk. Meklējiet to kungu Jahvi, visi bēdu ļaudis virs zemes, kas darāt viņa tiesu. Meklējiet taisnību, meklējiet pazemību, varbūt jūs tapsit izglābti tā kunga Jahves bardzības dienā, jo Gaza taps atstāta un Aškalona par posta vietu, Ašdoda dienas vidū taps aizdzīta un Ekrona taps izsakņota. Bēdas tiem, kas dzīvo gar jūru, Krētu tautai, tā kunga Jahves vārds nāks pār jums, Kānaāna, filistiešu zeme, un es tevi izdeldēšu, ka tur vairs nebūs iedzīvotāju. Un jūrmalas apgabals taps par atmatām, ganu alām un avju laideriem, un tā būs daļa Jūdas nama atlikušiem, kur ganīt. Vakaros tie apgulsies Aškalonas namos, kad tas kungs Jahve viņu dievs tos piemeklēs, un būs novērsis viņu gūstu. Moaba mēdīšanu es esmu dzirdējis, un Amona bērnu lamāšanu, ar ko tie nicinājuši manus ļaudis un lielījušies pret viņu robežām. Tādēļ tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas pulku kungs Jahve Cebaots, Izraēla dievs, Moabs būs kā Sodoma, un Amona bērni kā Gomora, nātriju krūms un sālsbedre, un posta vieta mūžīgi. Manu ļaužu atlikušie tos aplaupīs, un manas tautas atlikums tos iemantos. Tas viņiem notiks par viņu lepnību, jo tie ir mēdījuši un lielījušies pret tā pulku kunga Jahves Cebaota ļaudīm. Tas kungs Jahve būs briesmīgs pret viņiem, jo viņš izdeldēs visus pasaules dievus, un ik viens no savas vietas viņu pielūgs, visas pagānu salas. Arī jūs, etiopiešu ļaudis, tapsit nokauti ar manu zobenu. Un viņš izstieps savu roku pret ziemeļiem un izdeldēs Asuru un darīs Ninivi par postažu, tik sausu kā tuksnesi, un tās vidū ganāmi pulki apgulsies, visādi zvēri, dumpis un ezis mājos viņu granātābolu dārzos, viņu balsis dziedās logos, grūveši būs uz sliekšņiem, jo ciedra galdi taps noplēsti. Šī ir pilsēta, kas tā priecājās, kas droši dzīvo, kas savā sirdī saka, es un cita neviena. Kā tā ir tapusi par postažu, zvēriem par migu. Visi, kas tai iet garām, svilpo un met ar roku.